Sveiki visiem! Kā jau rakstīts opas lietās, esmu sadomājis uztaisīt laivas hibrīda motoru. Priekš tam nopirku, šeit varam redzēt, Evinrudu 89. gada divtaktnieku 2.3 motorīti, laivas motorīti. Bet kam bija pats motors jau sācis niķoties, tāpēc kopā visu paņēma pa 70 eirikiem. Protams, uzreiz rezerves daļām atdevu cilvēkam, kam vajadzēja pašu motoru, pašu augšu. Un uz šo brīdi man šitā Evinruda kāja, starp citu baigi labā, pilnīgi te nekādas luftas, nekas, pilnīgi nekas nav, eļiņa, viss tā kā medus vai zinies. Vot. Jā. Gribu uzlikt tātad zāles pļāvēju 4-takta motoru. Tā ir kopija, ķīniešu kopija no Brigg & Stratons. 3,5 zirga spēki. 22 mm asīti, labi, pa to vēlāk. Motorīts pilnīgi jauns motorīts, jā, kāja 89. gada, bet, to, ko es gribu, to viņa man, domāju, ka nodrošinās. Tātad, jā, propelleri likšu atpakaļ oriģinālo. Tāds ir jau tāds apskambāts, bet, nav nevainīts. Es domāju, pirmā lasījumā ar viņu arī pamēģināsim. Jā, jaunu šplintīti. Tūlīt to arī ielikšu iekšā. Jā, motorītim 2.3 Evinruda ir ūdens dzesēšana. Šitiem te apakšā iekšā tātad te impellers nāk. To es, teiksim tā, tajā pirmajā trakumā paņēmu un vienkārši izdarīju muļķību, ka nogriezu, viņš no gumijas ir, un nogriezu vienkārši spārnus un ieliku atpakaļ, respektīvi, lai viņš nepumpē ūdeni. Šeit augšā aiztaisīju, zaglušīju, noglušīju, aiztaisīju cieto atveri, pa kuru viņš pumpē. Tātad šeit pa trubiņu augšā pumpē ūdeni uz cilindru. Jā, šeit ir gumija, te nāca trubiņi iekšā, to es izņēmu ārā. Tas tātad impellers man nebūs, jo motorītim ir gaisa dzesēšana. Labi, tagad es uzlikšu virsū propelleri un tad skatīsimies tālāk. Tātad propelleri uzliku, nošplintēju, ejam skatāmies tālāk. Oriģināli viņam nāca iekšā šāda te caurulīte, caur kuru tātad pa vidu viņai gāja tātad kardāns, kas kardāniņš, šitais te četkantīgais kardāniņš, kas tad arī to visu padarīšanu tur grozīja. Tātad, bet tā kā mums ir as 22 mm, un negribēju jaukt ārā motoru un tur virpot, frēzēt, ņemties un darīties, tāpēc es izdomāju, ka šitās trubiņas vietā uztaisīšu lūk šādu 30 mm diametrā plāncienu trubiņu, gali novirpoti, speciāli tādu, lai der manām vajadzībām, un tāpēc liksim tātad šito te oriģinālo mēs liekam malā, viņa mums nebūs vajadzīga. Jā. Pārvadam arī tikai tāpēc, ka negribēju tur frēzēt, jaukt ārā, visu to padarīšanu, visas šitās lietas. Tāpēc tika uztaisīts, lūk šāds četkantīts, viņš ir tieši tāds pats kā oriģinālajam motorītim. Jā, nācās no eBaya pasūtīt vītņu griežamo. Es nezinu pat kā viņa latviski saucās, krieviski viņu sauc paļērku. Un vītņu griežamo, ar ko tātad iztīrīt šito vītni, lai tas viss sapasētu, jo oriģināls šeit ir tā kā no amerikāņiem tas viss ir špikots.
ir colīgā vītne 3/8 uz 24. Nu, tātad, lūk, uztaisīts ir tāds skriemelītis, 10x10 kvadrātiņš, norūdīts, 40 mm garumā, norūdīts, atlaidināts, viss tā kā pienākās. Nu, tātad viņš šeit arī tā skrūvējās iekšā līdz galam. Nekādi citi stiprinājumi vairs šeit nav vajadzīgi principā, jo motors griežās tātad uzvalk pretēji labai vītnei, tātad viņš pats par sevīm visu laiku pievilksies un šeit nekādi speciāli nekas nav vajadzīgs. Nu jā, un tā kā es negribēju te neko jaukt, tātad liksim iekšā šo resnāko cauruli. Nu, nonākam tālāk pie pārējais flanča. Pārējais flančs tātad šitāds. Nomērīju tieši stiprinājuma caurums pašai motora pēdai. Lūk, šeit ieejošais centrālais kardāna urbums, atvērums. Nu, šeit atgāzes nāk. Jā, nu jā, viņam atgāzes nāca iekšā pēdā, kā apakšā kājā iekšā. Nu tā tad, lūk, šeit ir izgriezts flancis, pārējais flancis, attiecīgi ar urbumiem priekš apakš stiprināšanas un ar ārējiem trījiem, cik te viņi man te 3 šeit. Šeit 3 stiprinājumi ir motoram, tie, kas nāk par īņķi, 3 stiprinājumi. Nu tā, jā, visu to es sēdināšu uz šitādu te silikonu kaut kādu tur opšiem 300, cik tur 400, 350 grādi temperatūru, tur nekādas blīves nelikšu, citas tikai uz šito te hermētiķu, to visu sasēdināšu. Nu, ko tā tad? Nu jā, plus te vēl ir distanceri, jo motors 30 mm celsies uz augšu, jo savādāk šeit būtu vajadzīga tur baigā freizēšana, baigā ņemšanās un tā tālāk. Nu jā, par cenām runājot, nopirku zāles pļāvēju pa 70 eiro, pilnīgi jaunu. Atkal apakšu uzreiz notirgoju cilvēkam, kam tas ir vajadzīgs, un šits motorīts man tagad uz doto brīdi ir izmaksājis 45 eiro. Tātad kāja 45 eiro. Un motorīts 45 eiro. Nu, šis man, jāsmējās, jā, šis man nav izmaksājis neko, jo strādāju metāla apstrādē, darba devējs man ir Copmanis, atbalsta, piekrīt, uz priekšu, kā saka, darbojies, ņemies, un lai tev izdodās. Nu jā, šī ir apakša. Šeit augšpusē uzreiz jau es gan to uzsēdināju viņu uz silikonu jau, tāpēc tagad nost varbūt neskrūvēšu. Uz šo pašu silikonu uzsēdināju. Tā ir ieeja, nu, teiksim tā, principā kolektors. No motora atgāzes tā tad nāks uz šejieni un kājā iekšā uz leju un izplūdu būs ūdeni. Nu tā, tātad tagad es saskrūvēšu kopā šo detaļu, ielikšu šo detaļu, uzlikšu flanci, motoru nu jā, reku vēl es uztaisīju. Tātad šeit nolikts ir vadības ručka, jā, nu jā, pašu ručku atkal tirgu 2 eiriki, stops būs šeit galā. Nu labi, paskrūvēšu tagad kaut ko kopā un tad tālāk parādīšu atkal. Tā, nu lūk, visu saliku uz hermētiķi, centrālo caurulīti un flanci, nu jā, un te tagad labi redzams, kā būs kolektors šeit nāks iekšā motorā. Nu labi, to es tev pēc tam vēl parādīšu. Tagad pielikšu vadības rokturi, nu, principā skrūvēšu klāt motoru. Jā, žēl, ka lietas sākās, bet šeit tagad liekam iekšā badātu.
Šeit ieliekam iekšā, atrodam viņam. Lūk, viņš ir iekritis savā vietiņā. Savā vietiņā viņš ir iekšā. Lieku virsū motoru. Nu, lūk, motors ir uzlikts. Lūk, šeit viņam būs ieejas kolektors. Šeit ir izeja. Viņš ir uz distanceriem. Viss apakšā 30 mm distanceri. Bet, nu, ņemot vērā to, ka sāka dikti intensīvi līt par motoru, par vārstu, šeit par vārstu, par visām šīm lietām, par gāzes trosītā. Nu jā, nu vēl gāzes trosīta maksās kādi 2 eiro. Tātad kopējās, teiksim tā, naudas izmaksas viņam varētu sastādīt apmēram 100 eiro. Neskaitot savu darbu, idejas un tās lietas. Labi, mīlīši. Tagad vākšos iekšā par motoru nākamreiz.